Nākamā 10 gadi var būt diezgan bēdīgi. Mēs par to jau visu kaut kur daudz runājis, ja, par to, ka šobrīd tās valuācijas kopējiem akciju indeksiem ir tādos līmeņos, to, ka tā vienkārši ieguldīt pasīvi uz ilgtermiņu. Nākamajā 10 gadē tas ienesīguma prognozes izstās ļoti, ļoti bēdīgas. Par ASV akcijām iet runa, ja. Šis ienesīgums tiek prognozēts dažādās vietās dažādi, bet principā 2 līdz 3 reizes zemāks nekā tas bijis faktiski iepriekšējā 10 gadē. Vai tādu gribās, vai ne? Droši vien, ka negribās, ja. Un patās redzēju vēl vienu, ja, apskatnieku, kurš sarakstīs foršu rakstu par to ir. Un gala secinājums bija tāds, ka vēsturē nav bijis nevienas 10 gadas, vai neviena gadījuma, kad pie pašreizējām valuācijām nākamajā 10 gadē ir bijis pozitīvs reālais ienesīgums, vērā ņemams. Ar to saprotot, ka šis ienesīgums pēc inflācijas ir bijis kaut kas tiešām vērā ņemams. Protams, tas attiecās uz ASV akcijām un lieliem indeksu līmeņiem. Iespējas vienmēr var atrast. Jāmeklē tikai viņas ir droši vien citur, ne tur, kur ir visi citi.